Irina Belova Smorža, lapas dziedināšanai 5. mēnesis, 27. diena. Es nododu Jēriku tavā rokā. Jozos grāmata 6, 1-3. Bet Jērika aizslēdza savus vārtus un palika noslēgta Izraēla bērniem. Ne tur kāds iegāja, ne no turienes kāds iznāca. Un tas kungs sacīja Jozuam: redzi, es esmu nodevis Jēriku, tās ķēniņu un tās varonīgos karavīrus tavā rokā. Aplenciet pilsētu, visi karavīri apeiet tai apkārt vienreiz dienā, un tā dariet 6 dienas. Kad tas kungs ar šo pavēli vērsās pie Jozos, viņš jau bija sagatavots uz Dieva gribas izpildīšanu. Viņš jau bija labi iemācījies saprast Dievu un mācēja viņam uzticēties uz vārda. Viņš iemācījās šo mākslu, dzirdēt Dieva balsi, uzzināt Dieva vēlmes un būt bez ierunām paklausīgs tam, ko saka Dievs. Viņš to iemācījās, būdams jauneklis, pavadot daudz laika pie telts, kur Dievs satikās ar Mūzu vaigu vaigā. Jozo iemācījās nekļūdīgi atpazīt Dieva balsi un baudīt viņa klātbūtni. Un viņš neapstājās Dieva vaiga meklējumos. Taču tad, kad Mūzus, viņa skolotājs un Izraēla tautas virspavēlnieks nomira, Jozām nācās iemācīties būt vēl arī stipram un drošsirdīgam, pat ļoti drosmīgam. Jozos drosmes apmācība notika viņam neatrisināmu apstākļu pārvarēšanas procesā, un Dievs veda savu kalpu cauri brīnumiem. Jozo ar visu savu sirdi apzinājās, ka visā pilnībā ir atkarīgs no Dieva. Viņš nedomāja par to, ka Dieva rīkojums varētu būt neloģisks. Viņš nedomāja par to, ka cilvēku acīs tas var būt smieklīgs. Viņš pieņēma no Dieva gara vadību uz rīcību kā savas pārdabiskās uzvaras plānu un precīzi izpildīja Dieva rīkojumus. Lai Jērikas biezās sienas kristu labprātīgi, pēc Dieva plāna vajadzēja, lai 7 priesteri, bruņojušies ar 7 taurēm un visu tautu aiz viņiem, 7 dienas staigātu apkārt pilsētai, klusējot. Un viņi to izdarīja. Sievietes klusēja, bērni klusēja, dzīvnieki klusēja. Un pēc 7 dienām, pēc Dieva plāna, viņi uzgavilēja. Priesteri pūta taures, un Jērikas sienas sabruka līdz pamatiem. Te vajag ienest papildinājumu pie jau teiktā. Šie priesteri, kas nesa 7 taures, gāja derības šķirsta priekšā, un tur, kur bija derības šķirsts, tur bija Dieva klātbūtne. Dievs gāja apkārt Jērikai kopā ar savu tautu. Tur, kur ir Dieva klātbūtne, tur vienmēr notiek brīnumi. Protams, izraēlieši varēja Jērikas sienas šturmēt, varēja ar viltību un 5. kolonnas palīdzību sagatavoties pilsētas ieņemšanai, taču tā būtu dabiska pilsētas ieņemšanas metode. Bet Dievs darbojas brīnumos.
Ziniet, brīnumiem vajadzīga drosme. Kāda? Vienkārši ir jānotic Dievam, kura rīcība pēc mūsu cilvēciskās domāšanas šķiet neloģiska. Jozua nedeva sev laiku pārdomām par to, cik cilvēciskā izpratnē izpildāms vai neizpildāms ir uzdevums, ko viņa priekšā nolicis Dievs. Protams, tas nebija izpildāms no dabiskā viedokļa, bet Dievs arī nerēķinājās ar Jozuas spēkiem un arī ne ar Izraēla bērnu spēkiem. Dievs šādās cīņās cīnās ar savu personīgo spēku, un cilvēkam vajag būt drosmīgam uzticībā Dievam, lai veiktu neiespējamo. Jozua neierobežoja savu domāšanu. Tikai tāds kā viņš varēja apturēt saules un mēnesis kustību, un izskatās, ka Dievam tas patika. Kad bija pieredze rīkoties pārdabiskajā, Jozua kļuva par uzvarošu virsnieku savai tautai. Un kā jautājumos ar cīņu par slimību? Ārsts izraksta cilvēkam recepti pret saaukstēšanos. 3 tabletes aspirīna, 3 ēdamkarotes mikstūras 3 reizes dienā. Tas ir loģiski, tas ir normāli. Mēs uzticamies šai vadībai tāpēc, ka mums ir zināma, mēs esam pieraduši šāda prakse cīņā ar saaukstēšanos. Mēs uzticamies ārstiem. Mēs esam pieraduši pie ķīmijterapijas un radioaktīvas apstarošanas, cīnoties ar onkoloģiskām saslimšanām. Cilvēks uz šādām procedūrām reaģē normāli. Bet veltīt savu dārgo laiku Dieva vārda izpētei un apguvei un atzīt to par zālēm, nevis apgūt savu slimības vēsturi, tas nav normāli. Lūgties valodās ķīmijterapijas vietā, tas nav saprotams. Likt rokas uz slimajiem un ticēt viņu dziedināšanai tikai tāpēc, ka tā teicis Dievs savā vārdā, pasaulē skaitās neprāts. Klausieties, jūs neesat gudrāki par Dievu. Viņš pats radīja katru no mums no nekā. Viņa gudrības vienmēr pietiks, lai salabotu savu radījumu, ja tas ticis pakļauts iznīcinošiem procesiem. Psalmi 139, 13 līdz 17. Jo tu radīji manas īkstis, tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts. Brīnišķi ir tavi darbi. Mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīkli, un tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas tad, kad to vēl nebija it nevienas. Cik dārgas man ir tavas domas, saka Dievs, un cik liels ir to daudzums. Kāpēc gan mums ir tik grūti uzticēties savam autoram? Ja jūsu dzīvē ir atskaņota neārstējama diagnoze, un bailes un šausmas ir ietinušas jūs no galvas līdz kājām, atgādiniet sev par to, ka tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi
kurp vien tu iesi. Jozuvas 1:9. Viņš dos jums instrukciju tieši sirdī, un jūs precīzi izpildīsiet šo vārdu. Slimība kritīs kā Jērikas siena. Iespējams, ne uzreiz, bet Dievs jau redz to sagrautu, un jūs arī ieraudzīsiet to sagrautu. Jūs ieraudzīsiet to garā un zināsiet, kā rīkoties saprātīgi, un būs panākumi. Tāpēc, ka Dievam nemēdz būt sakāvju, viņš nezaudē, un ja arī cilvēka dzīvē ir sakāves, tad tās nekādi nepiedar Dievam. No Džona Leika grāmatas Dieva ģenerāļa dienas grāmata. Jūs runājat par spīdienu no debesīm un par Dieva spēku. Kāpēc Jēzus dvēsele zaigo? Jēzus spožums dziedina cilvēku ar savu gaismu. Grēks izšķīst un slimība bēg, kad izpaužas Dieva spēks. Bet mēs vienalga pieķeramies un šaubāmies, vai Jēzus Kristus ir pietiekami spēcīgs, lai apmierinātu manas vajadzības. Iznīciniet barjeras, ļaujiet Dievam ieiet jūsu dzīvē. Jēzus vārdā, lai jūsu sirds nav apmierināta ar tukšu vasarsvētku dienu, un jūsu dvēseles augs uz Dieva gaismu, un Jēzus spožums piepildīs jūsu dzīvi. Reiz, kad vēl biju jauns, man bija vajadzīga dziedināšana, bet nebija neviena, kas par mani lūgtu. Es vēl pat nebiju kristietis, pilnā šī vārda nozīmē. Es biju metodistu draudzes loceklis un redzēju, kā Dievs dziedināja kādu man ļoti dārgu dvēseli. Sēžot viens, es pateicu: Kungs, es esmu noguris no ārsta un no velna, es esmu noguris no pasaules un miesas. No šīs dienas es nododu sevi Dieva rokās. Tieši tad, kad es veltīju sevi Dievam, visuvarenais Dievs pieņēma manu veltīšanos viņam. Slimība, kas mani gandrīz nogalināja un bija manas dzīves daļa apmēram 9 gadus, izzuda. Tas bija hronisks nosprostojums. Es lietoju 100 ml rīcineļas 3 reizes nedēļā. Spēka un uzvaras klātbūtne, tā ir veltīšanās Dievam klātbūtne. Un šī uzvara parādās tad, kad cilvēks sakostiem zobiem saka: es eju pa šo ceļu kopā ar Dievu. Nav tāda cilvēka, kurš var noteikt ticības darbību cilvēka sirdī, bet par vienu mēs varam būt pārliecināti. Kad mēs atturamies no jebkādas citas palīdzības, mūsu Kungs Jēzus Kristus nekad nepievils. Ja arī notiek sakāves, tad tās ir mūsu, nevis Dieva. Citāta beigas. Lūksim Džona Leika lūkšanu. Kungs, es esmu noguris no ārsta un no velna, esmu noguris no pasaules un miesas. No šīs dienas es nododu sevi tavās rokās. Jēzus vārdā. Āmen.